Tā, ok, varam sākt. Mums ir ķīmiskās reakcijas ātrums. Ķīmiskā reakcija ātruma nosaka, kā izēviela vai gala produkta koncentrācijas maiņa laika vienībā. Pa lielam jums bija kaut kāda koncentrācija vienas sākumā, pieņemsim 1 mols, un pēc kaut kāda laika, tāpēc pusstundas jums palika pusmols. Un jūs izdalījāt ar laiku delta T, toties pusstundu pagāja. Līdz ar to jums ir noteikts momentālais reakcijas ātrums, ko jūs varat aprēķināt jebkuras reakcijas norises momentā. Tas var būt no reakcijas sākuma līdz jūsu gala punktam, tas var būt no 1 līdz 10 sekundē, no 10 līdz 20, jebkurā posmā. Tas ir visvienkāršākais ātruma izteiksmes veids. Ja. Vēl ir runāt par reakcijas ātrumu visas reakcijas laikā, un tad mums eksistē jau reakcijas ātruma izteiksme, kura jau attiecīgi novērtē katras atsevišķās izēvielas koncentrācijas ietekmi. Kā jūs jau zinat, tā ir kaut kāda konstanta reakcijas konstante, kura ir raksturīga noteiktai reakcijai, noteiktajā laika periodā, noteiktajās koncentrācijas, temperatūrās, spiedienā un tā tālāk. Un atkal mums ir tie koeficienti, kurus mēs liekam katrai vielai augšā kā pakāpīts. Pareizi? Ok. Tātad loģika šeit ir brīnišķīga, ka, ja jūs domājat, ka tur reāli būs 2 un 3, es jūs apsveicu, tie koeficienti ir atkarīgi tikai no reakcijas norises un tiek noteikti. Jā, tiek noteikti atsevišķi. Tiek noteikti atsevišķi, jo to kopējais reizinājums nedrīkst pārsniegt 3. Ja? Toties nevar būt 2 un 3, tāpēc, ka summa ir 5. Summa vienmēr jābūt vai nu 0, vai nu 1, vai nu 2. 2 maksimums. Jo ko nozīmē pakāpe 2? Kad 2 molekulas vienlaicīgi saskrienas viena otrai pretī. Tas ir iespējams. Bet iedomāties fiziski, ka jums 3 molekulas vienlaicīgi vienā vietā saskrienās un veido vielu, tādas reakcijas nav. Ja? Toties, ja jums ir reakcija, kur jāsaskrienās 5 dažādas vielas vienā brīdī, ja, visticamāk viņa notiek pa stadijām, ka vienā stadijā saskrien 2 molekulas, pēc tam vēl 2, pēc tam to, kas radās pirmai un otram pārim saskrienās vēlreiz, un pēc tam ienāk pēdējā molekula un veido jaunu konkrētu vielu. Ja? Toties, vot. Ja jums prasīs, ok, draugi jaunieši, uzrakstiet reakcijas ātruma izteiksmi, visticamāk jums neprasīs šo, bet prasīs šito. Ja? Toties jums ir dota reakcija, jūs novērtējat konstanti, jūs varat noteikt tikai matemātiski pēc reakcijas norises, bet tos koeficientus jūs liekat kā reakcijā. Ja? Tie ir tādi. Kā to labāk pateikt? Nu, aptuveni. Ja? Teoretiski tas ir iespējami, praktiski koeficienti vienmēr šo koeficientu summu, kas ir augšā, jābūt 0, 1 vai 2. Ok, jautājumi šeit. Rekācija. Nu, jautājumi. Nav? Tātad, ok. Faktori, kas ietekmē reakcijas ātrumu. Toties, ja jums ļoti patika pagājušā nodarbība par to, kuri faktori ietekmē, lai nobīdītu reakcijas līdzsvaru, tad nodarbība turpinās, jums ļoti patīk. Palielam koncentrācija vai spiediens. Jo lielāka koncentrācija vai spiediens, jo ātrāk notiek reakcija. Jo reaģējušās daļiņas atrodas tuvāk viena otrai un tāpēc biežāk sadurās. Tas nozīmē, ka visas reakcijas nenotiek dēļ brīnumu un maģijas, notiek dēļ tā, ka 2 daļiņas saskrienas kopā un tām pietiek enerģijas, lai savienotos. Ja? Ja tām daļiņām nepietiek enerģijas, viņas vienkārši sadurās un aizlido projām. Ja enerģijas ir pietiekami daudz, tad salīv kopā. Ja enerģijas ir pārāk daudz, tad viņas salīv kopā, veidojas kodolreakcija. Šajā brīdī
Vai ātruma reakcijas izteikumu var lietot pie kodola reakcijas? Jā, vienmēr pirmā pakāpe. Visām kodola reakcijām vienmēr. Ok. Toties, ja jūs gribat, lai ātrāk notiek visi procesi, palieliniet koncentrāciju. Nu, pieņemsim, jums ir sauskābe, jūs lietojat 0,1 molāru, paņemiet 1 molāru, hopā, reakcija notiek vismaz 10 reizes ātrāk. Ok, un tad veiksmīgo sadrumstību rezultātā. Un līdz ar to, kad jūs stāstat par to, ka jūs palielināt koncentrāciju, jums jāpaskaidro ne tāpēc, ka mums tā pateica skolotājs, bet jāsaka par to sadarbsmu teorijā. Ja? Tas ir būtiski. Ok, tad jāpalielina NO koncentrācija. Nu, tad mēs skatāmies, NO plus O2 veidojas 2NO2. Pieņemsim, ka tā nav atgriezeniska reakcija. Ja? Tātad mēs uzrakstām reakcijas ātruma izteiksmī, tātad konstanti, kas raksturīga konkrētai vielai, konkrētajos apstākļos, spiedienā un temperatūrā. Pamainat temperatūru, pamainat spiedienus, ir konstanti nobīdīsies. Tālāk mēs pieņemam, ka ok, tādi koeficienti mums ir, tādus arī liekam. NO2, O pirmajā. Atkal, kā mēs bijām teikuši pie līdzsvara, jo lielāks koeficients, jo lielāks izmaiņas būs. Un pie reakcijas ātruma tas koeficients spēlē vislielāko nozīmi. Ja jūs palielināsiet NO koncentrāciju vai spiedienu 2 reizes, tad reakcijas palielināsies pēc sakarības NO2, to bišķi kvadrātā. Ja, un reakcijas ātrums palielināsies 4 reizes. Ja jūs to pašu izdarīsiet ar O2, palielināsiet, nu pieņemsim, jums bija 1 un paliks 2. Tad reakcija bija palielināts 2 reizes, reakcijas ātrums palielināsies tikai 2 reizes. Bet tā kā jūs negribat tur, nezinu, gaidīt. Nu, ir organiskajā ķīmijā reakcijas, kad jūs saliekat vielu A, saliekat vielu B, noslēdzat kolbiņā, uzliekat uz plīteņas, viņi tur maisās, lai dzesinātājs augšā un 3-5 dienas. Un 3-5. dienā jūs tur noslaukat putekļus un varbūt jums kaut kas ir sanācis. Ok, tad šajā respektīvā mums vajag vienāds kā S2 kvadrātā S1. Jā. S1, jā. Jā, un tad tev palielinās 4 reizes. Jā. Nu, ot. Sapratāt. Tas ir viens no opcijām, kā jūs varat negaidīt visu jūsu mūžu, kamēr 2 random vielas sanāks kopā. Tālāk jums ir temperatūra. Šeit ir noteikts likumiņš, ka viduvēji, ja palielināt reakcijas temperatūru uz 10 grādiem, tad reakcijas ātrums palielināsies no 2 līdz 4 reizēm. Jā, nu tad atkal, kāpēc tas tā notiek? Jo notiek tādēļ, jo notiek vairāk efektīvas sadursmes. Jā, un daļiņas kustās ātrāk. Jā, un daļiņas kustās daļiņas kustās ātrāk. Jo jums jāatcerās, ka temperatūra un daļiņu ātrums principā ir vienas izteiksmes 2 daļas. Jo temperatūra ir vienāds ar daļiņu kustības ātrumu. Tātad, jo lielāka temperatūra, jo ātrāk kustās daļiņas, jo vairāk iekšējās enerģijas un vairāk aktivācijas enerģijas arī. Ok. Tātad ir noteikti izteiksme. Tūlīt es mēģināšu atcerēties, kā to sauc. Temperatūra. Тю.
Tā, šeit ir kaut kādas logaritmiskās funkcijas, mums vajag vienkārši visvienkāršāko. Okay. Arrhenius equation. Tā. Labi, es pēc tam atradīšu, bet principā ir noteikts vienādojums, kas pasaka, ka ja jums mainās temperatūra, ka reakcija paliek ātrāka. Ok, labi. Šeit mums jau ir dot vispārīgā formulā, kas man ļoti, ļoti patīk. Nu labi, ok. Tātad atgādiniet man lūdzu pārtraukumu, es atradīšu tad šeit, ko darīt. Tālāk mums ir vielu daba. Vielu daba nosaka to, ka, pieņemsim, jūs ir fluors, visaktīvākais un visnegantākais elektronu atņēmējs zaglis periodiskā tabulā, un jūs viņu salīdzināt ar floru, bromu un jodu. Atkal, jūs nevarat salīdzināt tur sēru un floru, jā, jo tas ir dažādu grupu elementi. Jūs varat vienu stabiņu ietvaros salīdzināt vielu dabu. Jā, vai salīdzināt metālus. Nu, jums ir natrijs, jums ir, nezinu, cinks un jums ir zelts. Jūs gribat viņu sadedzināt skābeklī, un tātad, kurai reakcijai pēc jūsu domām būs lielāks ātrums. Un laikam kāliem, tāpēc, ka pēc dabas tas ir aktīvāks metāls, tas labāk rieģēs, reakcija notiks ātrāk un tā tālāk. Ja? To jāsaprot, vielas daba jāsaprot, pie kā tas pieder. Un tas ir tīrās ķīmisko īpašību zināšana, šito nevar uzminēt. Ja tu nezini, ka tev ir dažādu vielu aktivitāte, tad tu nevari pateikt, ka ok. Tas pats uz redoks tas varbūt neattieksies. Es tā sāku pārdomāt to faktu, ja mēs pieņemtu, mums ir kaut kāda viela, kur mēs gribam oksidēt, un tur ir stiprāks oksidētājs, vajag stiprs, un tā tālāk līdz reakcija nenotiek. Jā, bet man liekas, ka tomēr tas nebūtu noteicošais šeit faktors, tas būtu tomēr EDS starpība un reakcijas, un koncentrācija tur būtu visvairāk. Bet aktivitāti jāsaprot tieši pēc metāliem, halogēniem, sērs skābeklis, selēns, telūrs. Tāties viens stabiņu ietvaros vai grupas ietvaros. Ok. Un toties, ja jūs, pieņemsim, salīdzināsiet, ka jums magnīs ir aktīvs metāls un visi trīs metāli reaģē ar vienmolāru salskābu, tad jums cinks, magnīs un, nezinu, vara reakcijas ātrums būs atkarīgs vairāk no reakcijas dabas nekā no salskābas koncentrācijas, nekā no virsmas laukuma un tā tālāk. Ok. Mūsu mīļākais temats, ka cieto vielu koncentrācija neko neietekmē un līdzsvarā tā neko nedod, bet šeit mēs runājam tieši par vielu virsmas laukumu. Ja mēs iedomāsimies, ka jebkurš objekts ir lode, vienkārši ir lode. Kups arī ir lode, ļoti nosacīti, bet ir. Bet prikols ir tāds, ka ja mēs paņemsim Ok. Ja mēs runājam par vielu virsmas laukumu, tad iedomāsimies kaļķakmeni, tipiskākais Latvijas minerāls, un ja mēs paņemsim, nezinu, no kaļķakmeņa var ražot arī krīteņus skolas tāfelē, un ja mēs krīteņu veseli iemetīsim kolbiņā ar noteikti salskābas koncentrāciju, reakcija notiks lēnām. Bet ja mēs to krīteņu vismaz salauzīsim uz 4 daļiņām, virsmas laukums palielināsies ne 4 reizes. Pareizi.
Jau krietni vairāk, jo virsmas laukums pieaug logaritmiskajā progresijā. Nevis, ja mēs sadalījām uz pusi, laukums palielinājās 2 reizes, bet ja mēs viņu smalcinām, tad tās smalkās lodītes, to laukums pieaug nereālā, logaritmiskā proporcijā. Līdz ar to, ja mēs sasmalcināsim pūderi, reakcija notiks gandrīz momentāli, tur uzputos, izliesies no kolbas, tipiskais skolnieku vulkāniņš, soda netiķis. Ja jūs paņemsiet sodas tādu kluci un sodas pulveri, saprotams, ka labāk izrēģies pulveris. Izrēģies vienādi, bet viens rēģies ātri, otrs lēni. Un virsmas laukums ir vēl viens no ļoti, ļoti svarīgiem faktoriem. Tātad, ja mēs salīdzinām koncentrācijas un virsmas laukuma ietekmi, tad virsmas laukums ir uzreiz pēc aktivitātes. Tātad aktivitāte, virsmas laukums un tad koncentrācija. Ja jums nav 10. pakāpe koncentrācijai. Un tad katalizatori. Katalizatori palielina reakcijas ātrumu, jo atrod citu reakcijas ceļu, kur mazāk aktivācijas enerģija. Tātad mēs bišķiņ pieskārāmies pie temata ar enerģiju. Ja? Tātad katalizators nemainīja reaktantus un nemainīja produktus, radīsies viens un tas pats, bet vienkārši tas notiks ātrāk. Ja šeit man nepatīk, ka tās bultiņas sajiet šeit kopā, vienkārši šī ātrāk sasniegs to apakšlīniju. Ja vienkārši katalizators pātrina. Jautājumi par šo? Tātad, šis ir jau bišķi tuvāk. Jā. Tātad jums jāmāk aprakstīt reakcijas ātrumu gan ar izteiksmi, gan jāmāk paskaidrot, kā pātrināt vai palēnināt šo procesu. Atkal, jo ir vielas tādas kā katalizatori, kas pātrina reakcijas, un ir tādas vielas kā inhibitori, kuri dara to pretējo palēnina. Pieņemsim, jūs negribat, lai jūsu jogurts sapūs pārāk ātri, pārklājās ar brūnu kārtiņu. Līdz ar to mēs pievienojam kaut kādas vielas, kuras palēnina reakciju norisi, pieņemsim desas oksidēšanos, jogurta oksidēšanos, lai vienkārši tas lēnāk pūst. Un jo vairāk mēs izmantojam lētākus produktus, jo vairāk tur visādi ne prekursori, bet konservanti, kuri palielina derīguma termiņu dēļ tā, ka tur ir pievienotas papildus vielas, kuras apstādina baktēriju, mikroorganismu un dabīgo pūšanas procesu. Pieņemsim tur. Ja jūs paņemsiet vislētāko maizi un čibatu, tad čibata nākošajā rītā būs cieta kā akmens, un varbūt jūs to nevarēsiet apēst, jo vajadzēs daudzīt ar āmuru. Bet ja jūs paņemsiet kaut kādu vislētāko maizi, viņi jums nostāvēs pusgadu, bez pelējiem, tur neviena žurka un pele un sēnīte pat nepaskatīsies uz to maizi. Jo produktu kvalitāte arī par to mums nosaka. Faktori, kas ietekmē reakcijas ātrumu, to mēs izrunājām, un tad reakciju veidi. Jāsaprot, ka reakcijas jūs varat iedalīt ne tikai pēc tā, kas tur notiek iekšā, bet arī pēc siltuma efekta. Atceramies, ka reakcijas var dalīt gan pēc savienošanas, sadalīšanas, aizvietošanas, apmaiņas, redoks,
Un redoks reakcijām tur vēl ir kondisproporcionēšanās, disproporcionēšanās. Tie ir garākie vārdi ķīmijā. Varbūt jūs nekad tos arī nesastapsiet, bet vienkārši ir noteikti procesi, kad jums divi elementi ar dažādām oksidēšanas pakāpēm sajiet kopā un veido vienu vielu ar vienu oksidēšanas pakāpu, un tad var pateikt, ka tā ir kondisproporcionēšanās. Šos divus jēdzienus var piesaistīt par redoks, bet nosauciet reakcijas veidu. Visticamāk, pareizi atbild būs oksidēšanās, reducēšanās, un ja jūs uzrakstīsiet kondisproporcionēšanās, nekas tur mainīsies. Plus 2 punktus jums nepieliks klāt. Bet... Okay. Un disproporcionēšanās reakcija, kad ir no vienas vielas, pieņemsim, jods ar 0, pārvēršās par jods mīnus un jods plus 5. Ne plus 5, plus 1. Jā. Ok, nu tad tālāk mēs runājam par iedalījumu. Iedalījums pēc reakcijas siltuma efekta, jā, to mēs arī izskatījām. Ja mums izdalās siltums, tad tas ir plus Q. Vai mīnus delta H. Jāatcerās, ka plus Q ir vienāds ar mīnus delta H. Jā, bless you. Jā, endotermiskas, tas, kas siltumu patērē, jā, reakcijas nav patvaļīgas, pievienojot minimālo enerģiju, reakcija uzsākās, bet pārstājot pievadīt enerģiju, reakcija apstājās. Nu, tāties viņi vienkārši nenotiek, kamēr jūs nekarsēsiet. Nu, pieņemsim, kalcija karbonāts izdzīvo 4,5 miljārdus gadus zemes garozā, un kamēr jūs viņu neuzkarsēsiet, viņš nesadalīsies par kalcija oksīdu un CO2. Nu, labi. Tālāk mums ir iedalījums pēc reaģējušo vielu dabas, ir homogēnās reakcijas un ir heterogēnās. Nu, homo ir vienas dabas, līdz ar to tur ir šķidrums ar šķidrumiņu, gāze ar gāzi, bet cietas ar cietas neskaitās par homogēnām. Kāpēc? Tomēr starp daļiņām ir virsmas laukums, kas viņas atdala. Nu, cietā vide. Nu, heterogēnās, kad jums ir gāze ar šķidru, gāze ar cietu, šķidrs ar cietu, šķidrs ar gāzi un tā tālāk. Ciets ar cietu arī. Es pieskaitītu pie heterogēnām, es tā paguglēju. Atkal aptuveni tas ir jautājums, pie kuru oksīdu veida pieder ūdens, un katrā valstī domās pa savam. Tas ir atkarīgs no tā, kā mēs definējam sāļus neradošos oksīdus. Ok. Nu, un sadegšanas reakcijas, jā, jāsaprot, ka sadegšana var būt ne tikai skābekļa plūsmā, bet var arī būt jebkurā gāzē, un ja jūs novērojat dūmus un liesmu, tā ir laikam sadegšana. Jūs varat sadedzināt, pieņemsim, dzelzi chlorā, un jums veidosies dzeltenīga liesma, jūs varat sadedzināt ūdeņrada chloru plūsmā, arī iegūsiet kaut kādu krāsainu liesmu. Un pa lielam tās būs sadegšanas reakcijas. Bet, nu, saprotams, ka visbiežāk skolas programmā mēs domājam par to, kā sadegšanas reakcijas mums tomēr notiek skābekļa vidē. Jā, un tad, ja sadeg kaut kāda neorganiska viela, tad visbiežāk tā pārvērtīsies par oksīdiem. Kuras vielu klases jums visbiežāk degs? Jo. Sulfīdi. Dzels S. FS sadegs skābekļa plūsmā, sadegs nemetāla, sadegs metāla, ja? Un sulfīdi. Tas ir tāds bonusiņš. Ok. Un tātad jūs gribat parunāt par reakcijas siltuma efektu vairāk. Toties, kāpēc mēs ņemam sadegšanas reakcijas? Tāpēc, ka sadedzināt kaut ko, visbiežāk mēs ražojam kaut kādu enerģiju. Un tāpēc mēs arī par to parunāsim. Ok. Reakcijas siltuma efekts. Siltuma daudzums, kas veidojas pilnīgi pārvēršos izejvielas par produktiem, var tikt izteikts uz molu vienību. Ja?
Tātad Q siltums, N molu skaits, mazais Q ir vielas īpatnējās sadegšanas siltums, kas var būt izteikts uz, nezinu, kilojoules dalīts ar molu. Molu daudzums laikam molos. Jā, un siltuma daudzums mums ir kilojoule. Nu, kilojoule, gigajoule, megajoule, vienalga. Nu, es tikko pateicu, ka jā, jums varētu būt. Pasakiet, kas notiks, ja jūs 3 reizes palielināsiet slāpekļa koncentrāciju reakcijā, aprēķiniet, cik reizes pātrināsies reakcija. Tāda skaties, slāpekļa molekulārā pakāpe 3 reizes palielinot, 9 reizes pātrināsies. Jā, nu, patiesi palielinām. Jums jāsaprot, kā var aprēķināt momentālo reakcijas ātrumu. Nu, ja tev ir dots, ka reakcijas pirmajā sekundē, 0. un 5. bija tik un tik koncentrācija, un tu vari aprēķināt momentālo ātrumu. Starpība ar koncentrācijām, ar laiku. Un tāds, ok, labi, tad šitik. Jā, ar to konstanti to jāmāk lietot, lai tieši ievietot kaut kādu. Ja palielināt 4 reizes, ja 2. Tur pakāpe ir 3, tad visticamāk 27 reizes. Tad tāds, ok, sarunāts. Jā, nu, tādas lietas jums jāmāk. Uz veselību. Ok. Šis ir. Tagad skatāmies ļoti uzmanīgi, lasam uzdevumiņu. Dos 10 gramu butāna, kas pilnīgi sadegot veidojas 43,000 kJ siltuma enerģijas. Aprēķini butāna īpatnējo sadegšanas siltumu. Skatāmies. Kilojoules siltuma enerģijas pilnīgi sadegot, jā? Ir teiks, ka ir uz 1 molu. Nav. Līdz ar to, pirmais, ko jūs darat, jūs rakstat reakciju. Nu, kā vienmēr, jebkurā uzdevumā. Pārrakstam uzdevumu, rakstam reakciju.
Okay. Tātad mēs pierakstījām šito, un tad sadedzinot, mums veidojas, sadedzinot jebkuru organisku vielu, mums veidosies CO2, H2O un kaut kāds siltuma daudzums. Pareizi. Tātad, ja mēs novienādosim obligāti un skatāmies, ka mums šeit ir H10, tas nedalās ar 4, tāpēc šito divnieku mēs liekam priekšā. Un tālāk pieskaitam 13 skābekļa molekulas, iegūstam 8 CO2 un 10 H2O. Un tātad, ko mēs darām? Pirmais, ko mēs izdarīsim, mēs aprēķināsim molu daudzumu. Jā, N-butānu. Desmit grami dalīts ar 12. Labi, es saskaitīšu manuāli. 12 gramu, labi, 12 reizes 4 plus 10, jā. Jā. Ok. Tālāk skatāmies, lai aprēķinātu viegli vienkārši bez galvas sāpēm, mēs skatāmies, ka 2 moli ir 4,300 kJ. Pareizi. Un ja mums ir nē. Tā skatāmies. Tātad, šitais mums ir no kā? Šitais siltums mums iegūst no šī tik molu daudzuma, pareizi? Ok, tātad. Šajā tā reakcijā, jā. Un tagad mums jāprēķina, cik dos 1 mols. Jā. Šito jāsadala ar 2. Jā, tāpēc, ka šeit bija 2. Un tad reāli, ja jūs sadedzināsiet vienu šādu molekulu, jūs iegūsiet 2 reizes mazāk, pareizi? Еще раз, почему мы там поставили 0,1724? У нас не одна моля, это 45 или на 20. Nē. Skaties, mēs sadedzinājām. Kurš teica, ka tev sadedzināja 2 molus? Neviens. Tu sadedzināji šī tik daudz un ieguvi tik daudz siltuma, pareizi? Un tas siltums izdalās uz cik? Uz 2 molekulām, bet vajag uz 1. Tāpēc tu dali to ar 1. Un tālāk 1 mols ir X. Pagaid, tas ir mīnusiņš, vai tā ir vienādības? Tas ir domzīme. Jā, mēs varam viņu paturpināt. Tā ir tāda bērnišķīga proporcija. Jā.
Юрий, а можете объяснить, почему тут 120 тысяч? Mm? Jā, tāpēc, Nu, tāpēc skaties. Jūsu mīļākais krustlikums, pareizi? Tātad šito reizi numur 1 un dalām šito. Nu, un tāpēc arī sanāk. Jums ir diagonāli, kurā ir 2 skaitļi, to diagonāli reizinam. Tajā diagonālē, kur ir x, ar to skaitli mēs dalām. Un ja jums atbildi ir kilojoule uz molu, tad jūs esat izdarījuši visu pareizi. Ja jums vajadzēja ko aprēķināt, butāna īpatnējo sadegšanas siltumu, pareizi. No rekorda tas arī ir. viņam ir tik liels, Nu, saprotams, ka tas ir nereāls skaitlis. Ja tas būtu, tas visticamāk ir urāna siltuma enerģijas daudzums. Jā. Urāna nevis sadegšanas, bet kodolreakcijas kaut kāds enerģijas daudzums. Jā, jo, nu, pa lielam 6000 kilojoule uz molu, tas tā kaut kāds lielākais, ko es biju redzējis kaut kādās tabulās. Nu, vot. Un tātad formula, ja jūs gribat domāt ar formulām, nu, vot. Nu, tad vēl vienā veidā. tu vari aprēķināt vai nu caur proporciju, vai nu caur formulu. Kā tev pašam vairāk patīk? Pieņems abus variantus, jo eksāmena aprēķina uzdevumos būs dots tieši caur proporciju, neviens nečakarēs smadzenes ar formulu. Tas ir Z, kas ir Z, šitais. Nu, un N tad uzmini, nu, vielas daudzums varēs. Nu, klasika. Vienkārši es to lieku to ciparu Z, tāpēc, ka, nu, var piedāvāt, ka šis skaitlis ir N, un tad jums ir 2N, un jūs tādi Jo es ņemu to no elektrolīzes. Lai aprēķinātu, cik vielas daudzumu tu dabū elektrolīzē, tu lieto koeficientu N un vielas daudzumu N, un līdz ar to es to N aizvietoju ar Z, nu, ķipa, koeficients reakcijā. Ok, tātad reakcijas siltuma efektu līdz šim brīdim mēs bijām reiķinājuši, nebijām? Ok. Bijām. Nu, paskatieties tā uzmanīgi. Ja es varu pastāstīt, vai mēs varam turpināt un paskatīties? Jā, es domāju, ka bijām. man ir sarunās 5 Jā, tas ir ar šo. Tas ir vienkārši vēl viens uzdevums par to pašu tematiņu. Ok. Nu, termodinamika. Nu, tāda forša. Kas? Jā, mēs paņemsim vēl par aprēķinu uzdevumiem, to pie ražošanas vēl var paķert līdzi. Ja tur ir sava formuliņa, bet atkal tev nav dota Faradeja konstante jūsu atbukotā. Nu, iedoju, man liekas, ka nav. Jo V0N A jums ir dots, bet visticamāk, ja nav dots, tad neprasīs. Jā, Faradeja konstante. Jā, nav. Entropija, entalpija, praktiski iespējams. Čipa pēc jūsu zināšanām, programmas ietvaros jāmāk
paņemt, bet to neprasīs eksāmeni. Ok, es vēl pieliku Moodle kursā, tur prasība šī gada eksāmena, un tie temati, kurus jums reāli prasīs. Man arī man bioloģija. Moodle pašā augšā, pirmais links, tur apakšā ir dots, kādi temati būs tieši šajā gadā, kam ir jāgatavojās, uz ko pievērst uzmanību. Jā, mēs pievēršam uzmanību to, ko tev prasīs universitātē, jo universitāte neskatīsies uz eksāmenu prasībām. Viņi skatīsies programmā, rakstīs, ka tu māki taisīt elektrolīzi. Jā, taisa elektrolīzi, raksta reakcijas, skaiti masu, gatavo šķīdumus, vienalga, ka tam tu biji veltījis 1 stundu, 10 minūtes un vēl kaut ko. Jā. Ok, tātad mūsu mīļākais temats - entalpija, entropija un brīvā gipsa enerģija. Tātad entalpija, kā es jau teicu, tas ir darbs kopā ar enerģiju, jā, un tas ir absolūti pretējs. Pretējs siltuma daudzumam. Ja siltuma daudzums izdalītājs ir plus, tad delta entalpija ir mīnus. Ok, šeit pirmsākumos jāsaprot, ka jums ir entalpija. Ja entalpija ir lielāka par 0, tad reakcija, vai ne, mazāk par 0. Pa labi, pa kreisi, pa pulksteņu rādītāju, pret pulksteņu rādītāju, vairāk vai mazāk. Man ir mīļākie simboli un virzieni, kurus es nemāku un jaucu vienmēr. Es atceros tā, ja 2 bultiņas uz to pusi, tad 0 ir lielāka. Tātad, ja entalpija mums ir negatīva, tad reakcija ir patvaļīga. Notiek pat par sevi, vienkārši pievada minimālo enerģijas daudzumu un viņi tur aizdegsies un sadedzināsies. Ja delta H ir lielāks par 0, ja pozitīvs, tad nozīmē, ka reakcija ir nepatvaļīga un endotermiska. Jā, tad novērtējot delta H, jūs varat pateikt, tad jūs varat novērtēt, vai jūsu reakcija notiks vai nenotiks. Ja? Tas nav super mega puper garantija, ka tā reakcija 100% notiks vai 100% nenotiks, bet ja jums dotu šie skaitļi, vai jūs tos varat aprēķināt, jūs varat pateikt provizoriski. Ja, vislabāk, lai novērtētu, vai reakcija notiks, un viennozīmīgi atbildēt uz šo jautājumu, būs brīvā gipsa enerģija. Ja? Tas tā vienkārši iekļauj sevi entalpiju un entropiju kopā. Ok, tad ar entalpiju, ja jūs gribat aprēķināt delta H reakcijai, tad jums jāsaskaita delta H produktiem mīnus delta H izēvielām. Jāsaskaita katru vielu, sareizinot cipariņu no jūsu tabuliņas kopā ar koeficientu, un jāsaskaita kopā vispirms visus produktus un jāatņem visas izēvielas. To pašu var izdalīt arī pēc šīs formulas, cik saites veidojas, cik saites ir sabrukušas, cik veidojošās, to bieži vien taisa pie organiskām vielām, kad jums tur, nezinu, 2-kāršās vai 3-kāršās saites kaut ko pievienos vēl klāt. Ja? Par to parunāsim, bet bišķi vēlāk. Galvenais saprast to ideju. Darbs un enerģija, kāda zīme nosaka ko. Ok, tālāk entropija. Entropija stāsta to par to. Es biju lasījis ļoti pavecu grāmatu, Rauhvargera grāmatu. Man ļoti patika definējums par entropiju, bet ne ļoti patika grāmata. Ja bija kaut kāds kļūdas, muļķīgs un tā tālāk. Jā, reakcijas hausa mērs, jo vairāk veidojas vienkāršākas vielas un jo vairāk pieaug entalpija. Tas pats arī ar agregātu stāvokļu maiņu. Ja viela no cietas pārvēršas par gāzveida, entalpija pieaug, jo gāzveida vielas ir brīvākas kustībā, aizņem lielāku tilpumu, līdz ar to, jo vairāk vistiņai cāļu, jo grūtāk viņus pieskatīt. Līdz ar to, jo vairāk bērni, jo lielāka jūsu dzīvokļa entropija. Reakcijas hausa mērs. Tātad šeit jāskatās, ka ja delta S mums ir
pozitīvs, tad tā ir reakcija ir patvaļīga. To tiek notiks pati par sevi. Viņa tieksies uz hausu. Ja visa pasaule tiecās uz hausu, tāpēc jums nomirst šūnas, mājās veidojas putekļi. Tāpēc, ka viss grib sarūkt, sabrūkt, sapūst, sadrūpt un tā tālāk. Ja? Un veidot daudz smalkas daļas. Jo visums izplašoties, palielina tilpumu un arī daļiņu skaitu. Līdz ar to palielinās arī entropija, jeb hauss. Ja mēs runājam, ka ja delta S ir mazāka par nulli, jeb negatīva, tad entropija samazinās. Nu, pieņemsim, kad jums divas gāzveida vielas savienojas un veido šķidrumu vai cietu vielu, nezinu, gāzveida NH3 un gāzveida H chlors veido cietu NH4 chlors. Tad entropija samazināsies. Tāpēc, ka gāzveidi pārvēršas par cietu. Tālāk, ja mēs salīdzināsim delta H kilojoule uz molu, tad delta S ir joules, mols, kelvins. Jā, toties entropija ir 1000 reizes mazāk nekā entalpija. Līdz ar to mazāk ietekmē. Bet atceramies, ka mums vēl ir temperatūra un mēra to kelvinos. Un kelvini vienmēr ir 3 cipars, kas sastāv no 3 cipariem. Nu, toties vismaz 3 ir iekšā. Līdz ar to novērtēt bez temperatūras dēļ tiem kelviniem ir ļoti grūti. Līdz ar to, ja jums ir delta H un delta S, novērtējiet labāk delta H. Bet ja jums ir abi, jūs varat aprēķināt brīvo gipsa enerģiju, kura novērtē gan darbu, gan siltuma enerģiju, gan hausa mēru, un viennozīmīgi jums pasaka, vai šī reakcija pie šīs konkrētas temperatūras ir iespējama. Ja? Un tātad gipsa brīvā enerģija var tikt aprēķināta pēc formulas delta TS mīnus delta H. Tas ir tāda klasika. Atkal, ja jums ir dota tabuliņa, jums ir dota cipariņa, jūs varat aprēķināt gan delta S reakcija, gan delta H, un ja jums vēl pateikt, kādā temperatūrā tā notiek, jūs visu varat aprēķināt. Jā, un viennozīmīgi pateikt, ja delta G ir mazāks par 0 reakcija, patvaļīgi notiks. Ja lielāks par 0, tad nenotiks. Ja vienāds ar 0, tad sistēma iestājas līdzsvars. Ja? Nu, jautājumi par šo visu. Da. Получается, delta H, delta S, delta T, все нам дают. Нам все будут задаваться в задании. Jā, jums var būt viens no uzdevumiem, kas iekļaus sevī entropiju, entalpiju, brīvo gipsa enerģiju. Jums varētu testā, jums vajadzēs novērtēt, palielinās, samazinās, vai novērtēt, vai reakcija ir patvaļīga vai nav patvaļīga. Jā. Bet aprēķinos jums varētu būt jāaprēķina delta H, delta S vai delta G. Vai visas 3 kopā. Ja. Nu, tu tikko teoriju izklausījies. Kā tev liekas? Protams, nu. Jā. Nu, tu gribēji uzdevumu, jā? Nu, tur ir.
Ok, norakstījāt uzdevumiņu. Ok. Tātad, sāksim ar pirmo, kas man te rakstīts, kas te noslēpts. Ok, vienkārši vielas, kas ir standarta agregāta stāvokli, entalpija un brīvā gipsa enerģija ir vienāda ar nulli. Toties, ja jums ir grafīts ir standarta stāvoklis tieši ogleklim, līdz ar to tam ir nulli. Galvenā doma šeit ir atņemt no summa delta H visiem produktiem, atņemt summu delta H visām izēvielām. Jā, un tad jūs paņemat, saskaitat. Mums ir 2 grafīti. Tātad 2 grafīti, tātad 2 reiz delta H grafīts, plus delta H skābeklis, tāpēc, ka skābeklis ir 1. Un tad mums jāatņem iekaviņas, kurās ir CO. 2 reiz delta HCO, un tad kopā mums veidojas, ka šeit pirmajā daļā produktos mums ir 0. Nu, kurš pateiks, kur ir kļūda? Jā, nu. Ot tā. Un tad kas atpaliek? Kas tiek kvadrātnie? Kas bija tāda priekvā? Šeit mums ir kvadrātā. Kvadrāta iekavām koncentrācija. Vai par kurām kvadrāts? Tas ir summas simbols. Jā, nu tā ir matemātikas, ka tev jāsaskaita visus skaitļus no pirmā līdz kaut kādam, jā? Tad tu apzīmē to ar to summu zīmi. Un tā tad mums ir. Nu, ot. Ok, tātad mēs aprēķinājām šito. Tātad mēs aprēķinājām to delta H. Jautājumu? Toties, ir jābūt vērīgiem, jāņem koeficienti, jāņem tabuliņa, jānoraksta delta H, nevis delta S, delta G un vēl kaut ko citu. Nedrīkst saprotot zīmi un nedrīkst sajaukt produktus ar izvēlēm. Tas ir galvenie. Un tad loģiski, ja jūs kaut ko sadedzināt un gala rezultātā jums ir pozitīvs delta H, tad jūs kaut ko darat nepareizi. Nu, vienkārši ieslēdzam loģiku. Jebkurai vielai sadegot, veidojas siltums. Nevar būt tā, ka jūs kaut ko dedzināt un viņš tāds... Augsti. Jā, un viss sasalst, jā. Tas ir šitais. А, А еще раз вот эта вот скобочка, это сначала знак. summa. Tas nozīmē, ka tev jāsaskaita visus produktus un visas izēvielas. Bet mēs atņemam no produktu tikai jau vienu. Vienmēr. Tālāk mēs skaitām deltēs. Tāpat. Arī no izdevēlām atņemam. No produktiem atņemam. Jā. Toties, pēc delta H vai reakcija mums ir patvaļīga?
Tā, kaut ir. Pēc delta mazāks. Patvaļīgi. Patvaļīgi. Tad skatāmies pēc deltēs. Varbūt tā, ka pēc delta H viņi ir patvaļīgāk, pēc delta S nav patvaļīgi. Jā, mierīgi. Jā. Okay. Un tad būs atkarīgs no temperatūras. Atkal kāds skolotājs sajauc vietām izēvielas un produktus. Jā. Protams, kā vienmēr, nu, ko darīt. Dzīve ir sarežģīta. Un tad šeit pie delta S nav nekāda likuma, kur jums saka, ka tur būs kaut kas nulle. Ja? Skatāmies uzmanīgi uz tabuliņu. Okay. Nu, tad mēs skatāmies, ka mums delta S ir pozitīvs, reakcija ir patvaļīga. Jā. Jā. Tātad skatāmies vēl uz reakciju. Grafīts, ciets, pārvēršas par gāzveidu. Tātad noteikti jābūt patvaļīgai. Un tālāk mēs skatāmies uz šito. Tātad šeit jāatcerās, ka formula mums ir ļoti vienkārša. T delta S mīnus H ir 294 kelvinī. Jāreizina delta S, kas ir jābūt pozitīvs. Jā. Un tālāk mīnus tie 2000. Kāpēc šeit ir šāds skaitlis? Un kāpēc vienmēr tas ir?
Kas vēlreiz? Nā, mums ne... Visu laiku ir 208. Nē. Oi. Ja mēs pieņemsim, ka temperatūra ir 298 Kelvini, ja? Jā, ok. Jā. Jo, Tas arī dabūja 208. jā. Kāpēc tā ir? Nu, vienkārši saprotams, ka mainot temperatūru, nedaudz mainīsies arī delta H. Un... Tas vienkārši kaut kāda Jā. random vērtība. Jā. Ok, un... Ah. Atkal skolotājs kaut ko putro, nu kā vienmēr. Šitā. Kas no kurienes tur? Jā, viņi tā kā nu, ir. Nu, skaties, mēs vienkārši pārveidojam tos kilojoulus par jouliem. Tāpēc 1000 reizes vairāk. Ok, labi. Parakstiet lūdzu šito formulu uzmanīgi, jā, un apvelciet 10,000 izsaukumu zīmes, jā. Ja tā nekad nemainās, vienkārši, kad es šito rakstīju, laikam aizgāja kaut kas ciet. Mhm. Un tad mums paliks tikai Kelvini. Jā. 53,064 joules uz molu, jā. Nu, kas man nepalīdz? 5, 3, 1, 6, 3. 1, 6, 3. Šitā? Ok, tad šitais bišķi pamainās, ja būs. Tad tev vai man? Tagad jā. Man nebija pareizi, vai tev nebija pareizi? Tā. Tā. Ok. Šitā? Jā, mīnus zīme ir obligāta.
Nu, Tas ir, mēs divi, mēs pārlaidām gēlu tur, jā. jā, mēs Divu Džolu. vajadzētu. Jā, tas ir gipsa brīvā enerģija. Un pēc šitās jūs varat viennozīmīgi pateikt, ja jums ir mīnus, tad viss notiek, viss ir labi. Reakcija patvaļīga notiks. Šajā temperatūrā tā notiks. Un jūs, pieņemsim, varat saskaitīt. Jums var būt dotas delta H un delta S, bet jums jāprēķina temperatūrā, kur reakcija vairāk nav patvaļīga. Tu pieņem, ka delta G ir 0. Jā, un tad ieliec delta H, delta S un aprēķini tev. Ok, jautājumi? Nu, davai pauzi. Jūs
Mhm. I dost sabloņu. Не знаю. Ok. Reakcija jums ir, piemērs jums ir. Temperatūra. Ok. Tātad jaunieši, viss to, kas bija.
Mm? Автомобиль нет. Nav kalsijas jau? Ok, tūlīt būs. Es vienkārši atņēmu CO3, CO. Re, kur iedevu. Ir? Jā. Mm.
Juri, apvienot tev var būt Jā, mierīgi. Viss var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Nu, vairāk divas. Nu, ja tu izdari tā kā tev rakstīt, tad nāk, pats labi. Если Килоджоули это 1000 джоулей. Да. тебе типа квартиру, у тебя есть стиль, надо значит, Resilience. Resilience. Okay. Nu, jaunieši, skatāmies, kas man sanāk. Можете показать, как вы Г? Nu, skaties, šī reakcija nevar būt
delta H ar negatīvo, tā ir obligāti pozitīva. Delta S šeit izdalās gāzi, līdz ar to delta S pozitīvs, delta G arī jābūt pozitīvs. Ok. Nu, tas sanāca. Nu, varbūt es kaut ko kļūdījos. Tā sanāca. Nu, šitā. Дельта H смотри, уже минус 1269. Ну, там же минус-минус. Математика. Там просто Jau produkti mīnus izaivielas, pareizi? у меня получилось минус 1569, минус, и потом в скобочках 2 минус. То есть там минус, и потом получилось минус 1269 плюс, и вот то, что в скобочках. И получается минус 175. Nu, cik tev 88 vai ne? 6, 3, 5, 1. Yes, this is the 9 vienkārši. yeah. Nē, pašā. Kāds ir 35? Jā. 6, 9. Nē, viens. Šeit 9, 5. Ok, good. Dēļ produktiem ir mīnus 1969. Dēļ tā H izdeviela ir plus 1028. To mēs Izēviela šajā gadījumā ir tas CO2. Un produkts ir tas kāds SO un CO2. Tas ir vienkārši otrādāk, un tad sanāk, ka tieši tāpat kā ar ciklitību. Gan delta H, delta S, kā arī ar pusi. Saprot? Ja viņi tikai maina vienu, jā. Jā, 1028, 128. Mēs uzreiz pārējām. Sanāk, kā skolotājiem. Nezinu, viņš ir mīnus. Es uzmanīšu. Un pēc sanāk.
Finālā noteikti vajadzētu. Jā. Tagad es nemasīju. Kas ir tagad? Kaut kā arī. Ko kāds? Un ar pēc tevi grās. Nav. Самого результата. Так, Nē, tu man pēc. Mums bija vienā. Visi bija visi pēc. Sēdēt mājās? Ok, šits ir. Jā. Nu ko, gatavi. Hidroelektrostācijas. Nē, tur vēl trakāk būs. Tātad Hessa likums ir termoķīmijas pamatlikums, kas tiek formulēts šādi. Ķīmiskās reakcijas siltuma efekts ir atkarīgs tikai no reaģējušo vielu sākuma un beigu stāvokļiem, bet nav atkarīgs no procesa starpstāvokļiem. Tas nozīmē, galvenais, kas tev ir sākumā, kas tev ir beigās, un vienalga kāda ceļa, tas viss izies cauri. Jā, jo atkal mēs runājam par termodinamisko modeli, kas notiek vakumā, bez siltuma zudumiem, bez vēl kaut kā. Jā, saprotams, ka reālajā dzīvē, ja jūs gribēsiet tur, nezinu, rūpniecisko procesu skaitīt pēc Hessa likuma, jums jāskaita ar zudumiem, bet šeit zuduma nav, tāpēc, ka viss ir ideāls. Jā, tas nozīmē, ja divi ir pilnīgi dažādi procesi, kuros iegūst vielu un to pašu produktu rašanā, jā. Okay. Tātad tas nozīmē, ka ja divi pilnīgi dažādi procesi, kuros mēs iegūsim vienu no to pašu vielu, nezinu, kalcija karbonātu mēs iegūsim no kalcija, skābekļa un oglekļa, nu iedomājamies tādu mītisko reakciju, un kalcija karbonātu mēs ar jums iegūstam kā kalcija oksīdu un CO2, tad principā enerģija, kurus mēs iegūsim vai patērēsim, būs vienāda. Jā, tas ir Hessa likums. Jo likumu Krievu Hermans Hess atklāja un eksperimentāli pierādīja 1840. gadā, bet tas ja man smadzenes, pat pabeidzot universitāti, jo universitātē mums to kārtīgi nepastāstīja. Jā, pēc Hessa likuma var secināt, ka reakcijas siltuma efekts nav atkarīgs no tā, vai reakcijas gala produkti iegūt tieši no izejvielām, vai arī no reakcijas gaitā radušiem starpproduktiem. Nepieciešams ievērot, ka Hessa likums lietojams tikai izohoros un izobāros procesos, kur konstants tilpums vai konstants spiediens. Kad sistēma neveic izplašanās darbus, ja tas maina ko? Delta H. Jā, delta H mainās, ja jūs veicat izplašanas darbu. Balstoties uz Hessa likumu, ir iespējams aprēķināt siltuma efekts. Nu, amen. Oi. Tātad, šeit ir secinājumi. Tātad, ķīmiskā savienojuma sadalīšanas siltuma efekts ir skaitliski vienāds ar tā rašanas siltumu tikai ar pretēju zīmi. Ok. Jā, ja divu reakciju rezultātā no dažādiem sākuma stāvokļiem nonāk vienādā beigu stāvoklī, tad reakcijas siltuma efekta starpība ir tās siltuma daudzums, kas izdalās vai tiek patērēts, patērējot no viena sākuma stāvokļa otrā. Ok.
Jā. Tātad šis likums apraksta, piemēram, dažādu alotropo modifikāciju ietekmi uz reakcijas siltuma efektu. Alotropā modifikācija ir, kad jums ir pieņemsim ogleklis. Jā, kad jums ir ogleklis, dimants un grafīts. Tie ir 3 dažādas alotropās modifikācijas, kurām ir dažādi rašanās siltumi. Grafītam tas ir 0, ogleklim tas ir kaut kāds skaitlis, dimantam tas ir vēl cits skaitlis. Ja tikai grafīts skaitās pār oglekļa standarta formu. Jā. Šis likums apraksta, piemēram, dažādu alotropo modifikāciju ietekmi uz reakcijas siltuma efektu, jo reakcijas laikā viena alotropo modifikācija pārvēršas par citu un papildus rada vai patērē enerģiju. Ja no standarta stāvokļa grafīta sadegšanas reakcijas siltuma efektu aņem dimanta sadegšanas reakcijas siltuma efektu, tad starpība ir enerģijas daudzums, ko grafītam jāpievada, lai jāatņem, lai to pārvērstu dimantā. Jums ir dot, visbiežāk šie uzdevumi raksturojās ar to, ka jums iedod vismaz 3 reakcijas, kurās kaut kas notiek. Un šeit jums sadeg ogleklis, šeit jums sadeg grafīts, šeit jums sadeg dimants, un tad jūs varat tātad pēc otrā secinājuma varat redzēt, ka oglē pārvēršoties grafītā, šitos skaitļus mēs atņemam, un jāpatērē 15,69 kilodžouls uz molu siltuma. Jā. Dimantam pārvēršoties grafītā šitāds daudzums. Toties, tas ir tādas maziņas fīšiņas, kas palīdz saprast to globālo tēmu, kas ir smadzenes graujošā. Lai pārvērstu grafītu dimantā, mums jāpievada 1,8 kilojouli. Uz katru molu. Ja? Uz katru molu. Jā. Tad mēs varēsim pārvērst grafītu dimantos. Jā, jā. Kāda enerģijas veidi mēs tur varam iedot? Kāda tev ir enerģijas veidi? Siltums, radiācija, ne radiācija, bet siltuma enerģija, viļņu veidā, mikroviļņi, spiediens. Tā ir noticis dzīvē vienkārši esildot? Jā, vienkārši kaut kādos 28 atmosfēras spiediens, tur, vajag vēl saspiest, lai temperatūra nav tur kosmiskais kuģis. Jā. Lielam sintezē. Dimants tieši tā. Jā. Ja 2 reakciju rezultātā no vienādiem sākuma stāvokļiem nonāk dažādos beigu stāvokļos, tad reakcijas siltuma efekts ir starpība. Siltuma efekta starpība ir tas siltuma daudzums, kas izdalās vai tiek patērēts pārējot no viena beigu stāvokļa otrā. Aleluja. Dotas 2 grafīta sadegšanas reakcijas, kura rezultātā rodās dažādi sadegšanas produkti. Vienā rodīsies CO, otrā CO2. Esiet uzmanīgi, šeit ir vienīgais ķīmijas gadījums, kad jūs drīkstat lietot neveselus koeficientus. Mums ir jālieto, tāpēc, ka visi jābūt izteikts uz 1 molu. Jā. Dotas 2 grafīta sadegšanas reakcijas, kuras rezultātā rodas produkti un starpība. Mēs iegūstam šo un skatāmies. Ko mēs gribam aprēķināt? Mēs gribam saskaitīt, kāda ir, pieņemsim. Tātad tūlīt es atcerēšos, ko mēs te darījām. Mēs mēģinām noskaidrot, cik daudz enerģijas nepieciešams šajai reakcijai. Un tātad, ko mēs darām? Mēs tās reakcijas saskaitam tādā veidā, mēs viņas drīkstam grozīt tā, lai gala rezultātā mēs saskaitot labās puses kopā un kreisās puses kopā, iegūtu to reakciju, kas mūs interesē. Jo viss, kas ir vienāds labā un kreisajā pusē, tiks nosvītrots. Vaisreiz. Tātad ar šo jūs arī aiziesiet šodien mājās, jo, ja
Jums vienkārši jāpierod pie tā, ka eksistē Hesse likums un vēlreiz jānoklausās, kas tas ir. Jo principā Hesse likums ir tāds ļoti, ļoti ciets akmens, pret kuru krūp lielākā daļa ar studentiem un skolēniem un visiem. Jo es reāli atzīšos, ka universitātē šito nesapratu nemaz, bet vajadzēja man bērnam gatavojoties pasaules olimpiādē saprast Hesse likumu, sapratām, uztaisījām un tad sapratām. Jā.